Nu tā. Šeit esmu es. Tā, saistīšu logus, lai būtu šī labāka skaņa. Nu tā, sveiki, labdien visiem! Te atkal es, Uldis, jūsu vismīļākais šaha streamers, kurš īstenībā nemāk spēlēt šahu. Jā, sākšu spēlēt. Īstenībā ir tā, ka es izdomāju, ka vienkārši es spēlēšu pēc instinktiem. Es nespēlēšu nekādus tur openings, neko. Vispār tas nav vajadzīgs, jā. Jo man tā nekad neiet vispār. Tāpēc pieturēsimies pie pamatprincipiem. Kontrolēsim centru, jā. Ar visiem kontrolēsim, jā, ar pauniem centru, mēģināsim centralizēt zirdziņus, jā, un tad jau būs viss čiki puki. Tā teorētiski vajadzētu būt. Jā, vispār, kā jau redzat, man atkal pamainījies reitings, jā. Atkal tas ir noticis, jo atkal es netīšām vienu spēli uzslēdzu. Parasti tā, kad slēdzu iekšā, tad tur var izvēlēties 5 vai 10 minūtes, un pēc ieradumiem vienkārši defaultā tur ir 10, tas spiež spēlēt, un uzreiz viss aiziet pa virsu. Jā, un atkal ar vienu spēli nospēlējis, atvēru vaļā, domāju, cik atkal es pievilsu savus viskvēlākos fanus. Jā, neesmu par to īsti apmierināts, bet, jā, tāda dzīve, diemžēl. Neko tu nevar tā izdarīt, tā teikt. Tā, es īstenībā nezinu, kā turpināt, bet kaut kā turpināsim. Jā, iet. Kaut kur te jāuzbruk arī ir, ko tu tur rakstīsies. Es nezinu. Bet, ziniet, vai jūs atceraties vai nē, es sākumā ritīgi tur, īstenībā atvērsim viņam vaļā tur. Nezinu, kā tas viss izskatīsies tālāk, bet, jā. Kaut ko darīsim, kaut ko tur bīdīsim uz priekšu. Bet, ko es gribētu teikt, sākumā es tur ritīgi fanoju. Davai, vajag šitās cik tur 6 sērijas, jā. 7, es atvainojos, un tam mums būs izdevies raidījums. Tomēr, jā, kad pienāca tā 7. sērija, es jau par to biju aizmirsis, un tas liecina jau par to, ka šis ir izdevies jau raidījums. Vienkārši, jo zini kā, ka tu esi kaut kādam mērķim tuvu, principā jau tu esi viņu sasniedzis, tev jau viņš vairs neinteresē, un es to izdarīju. Man tas vairs vienkārši neinteresē. Tā ir tāda sūrā, skarbā realitāte, ja tā varētu teikt. Es nezinu, ko man darīt. Es atkal nezinu, ko man darīt. Man atkal liekas, ka es esmu jau iedzinējos. Bet tad jau manīsim. Es viņam atvēru it kā to karala vaļā, lai viņam bišķī jāstrāga dzīve ir. Tomēr tas baigos augļus nenes. Viņam šitais īstenībā. Brīnums, ka viņš vēl nav mēģinājis viņu kaut. Viņš jāuzbruk te, man liekas. Viņš grib šahmatēt mani, jā? Šahmatists. Fuck, pio. Bet, jā, par cik atkal man nav nekas interesants, ko teikt. Tā, no galvas, tāpēc es atkal esmu sagatavojis kaut kādas pāris lietiņas. Negluži sagatavojis, bet vienkārši kaut kādas tur dzīves situācijas, dzīves notikumi. Vienkārši ar kuriem es gribētu padalīties, jo tas man likās inģīgi, veicīgi, vai es nezinu, kā citādāk kaut ko pateikt. Pirmais. Pirmais bija tas, kad, es nezinu, droši vien ar milzīgu nokavēšanos, es
Es biju uz šo raidījumu, kā viņi sauc uz filmu, uz Deadpool. Deadpool and Wolverine. Jeb Deadpools un vienredzes ir ziņģīts. Vienredzes, ne. Kā viņam tur bija, es neatceros. Bet labi, tas ir latviskā versija. Bet vispār backstorijas ir tāds, ka man tāds, kā sacīt, jāsaka, tādas dūlās filmas, ne dūlās, bet ar tur supervaroņiem, nav tā, ka man baigi patīk. Un Deadpools bija vienīgais, kas patika, tāpēc, kad, iepriekš, tāpēc, ka viņi tā kā, vairāk jau sabiedrībā tur tusēja. Nebija tā, ka tur visāds tur superspējas. Bišķīt jau, protams, bija, bet nebija tik traki. Un tāda paša doma arī gāja uz šito raidījumu. Un bija tā, ka es tik iedalīts baigi labās vietas. Paldies Apollo kino. Viņi jau paši vainīgi bija, bet par to citreiz. Tas cits stāsts. Bija tā, ka mums bija tās zvaigžņu vietas, kur tu var kājas pacelt augšā un tā. Un tu bija tī gāri, tu var uzsūtīt, ko tu gribi. Un beigās manā uzskatā tas arī bija, tā teikt, pats labākais, kas tajā filmā bija, tie krēsli. Jā, krēsli bija pats labākais, jo filmu, tur es pieļauju, ka viņi, tie, kur skatās tās visas Marvel filmas, ka tas ir ritīgs forši. Ritīgi forši droši vien bija, bet par cik es no tā necik nesaprotu, nevienu no tiem dialogiem nesaprotu. Tā ir. Runā. Saprot dialogu, nesaprot dialogu, bet zaudē. Jā, long story short, dialogu nesaprat, ko tur katrs kam gribēja pateikt. Un, jā, krēsli bija labāki nekā filma. Un, bet noteikti, ka filma ir daudz labāka nekā šis raidījums un kā man šaha meistarība. Tā kā, jā, jau šis ir 9. raidījums, ko es nepateicu. Man liekas, ka šis ir 9. raidījums. Un 9. raidījumā man, diemžēl, es atkal esmu nonācis ļoti lielā uzvaru deficītā, tā teikt. Nav uzvaras. Man viņas ir, bet nav tik daudz, cik es viņas gribētu. Es gribētu, lai viņas ir vairāk nekā zaudējumi, bet viens neizšķirts, 3 uzvaras. Un 5 zaudējumi. Tā sanāk, ja ir šitais 9. raidījums, 5, pieliekam klāt 3, tas ir 8, vēl vienu. Širā 9. Viņš 9, jā. Visu labu.